Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4 un medicīnas sabiedrība ARS. Labdien, mīļie skatītāji! Esam atpakaļ no garajām brīvdienām. Esam jaunā studijā un esam ieradušies ar jaunu spāru un apņēmību. Šoreiz palīdzēt tieši jums. Un vispirms sirsnīgs paldies par tik lielu atsaucību un tik daudz vēstulēm. Mēs tiešām centīsimies palīdzēt ikvienam no jums. Šodien raidījumā runāsim par to, ka 1. septembris ir klāt. Mūsu atvasus ir uzsākušas skolas gaitas. Kā būt pārliecinātiem par to, ka mūsu bērns ir gatavs tam? Kādus izmeklējumus būtu ieteicams veikt? To atklāsim raidījumu gaitā. Kopā ar mūsu šīs dienas eksperti, doktori Astrīdu Dzirnieci, medicīnas sabiedrības ARS pediatri, ir Latvijas pediatru asociācijas biedri, pediatra pieredze un zināšanām jaundzimušo bērnu aprūpē. Ir sācies jaunais mācību gads. Un kas būtu jāņem vērā tiem vecākiem, kuru bērnu uzsāk pirmoreiz bērndārzs gaitas vai skolas gaitas? Tas tiešām ir pamatīgs uztraukums gan skolniekam vai bērndārzniekam, gan arī vecākiem. Un jebkuru šo, vai mācību iestādi vai bērndārzu uzsākot, nepieciešams vispirms ir iziet medicīnisko apskati. Ja? Un līdz ar to arī ģimenes ārsts tomēr koncentrējās uz to un izvērtē bērnu gan stāju, gan sirsniņas darbību, gan arī to, kāda bērnam ir ādas stāvoklis, augums, svars. Un akcents arī jāliek ir uz to, ka jāpārbauda redze. Un neapšaubām būtu jāaiziet arī pie stomatologa. Jebkurš jauns kolektīvs, jauna vide, bērnam ir milzīgs stress. Kādi būtu, skolas sākumā jāveic izmeklējumi? Kā jūs jau minējāt, noteikti arī jāpārbauda šie paši zobiņi un acis, bet vai ir vēl kādi citi izmeklējumi būtiski, kas ir ļoti, ļoti svarīgi? Jānovērtē tiešām kompleksa bērniņš. Mēs nevaram tikai teikt, ka pie ģimenes ārsta attaisīt mutu, pastīties kaklā un izklausīt vai ritmiski vai neritmiski sirdsdarbība, bet jāieklausos tiešām ir riktīgi sirds toņos, kā sirsniņa strādā, kāda bērnam ir elpošana, jāiztaujā mātei vai vecākiem, kas ar bērniņu biežāk kopā, kā bērns jūtās. Ja mums rodas kaut mazākās aizdomas, gan kā ārstam, ja kaut ko mēs dzirdam kādu troksnīti, bērnu auskultējot, vai ja bērnam ir atkārtotas sūdzības bijušas, kad ir nepatīkams sajūta sirds rajonā, vai iedurās, vai sāpīte. Ja vairākas reizes bērniņš atkārto šādu frāzi, ka pēc lielākas slodzes kaut kā jocīgi man ap to sirsniņu, ja, tad es domāju, ka pirmais tiešām ir tā, ka jādodās ir pie kardiologa un jāveic ehokardioskopija, lai tiešām izvērtētu, vai tur viss ir vislabākajā kārtībā. Tā varbūt ir viena lieta. Otrs tas, ka bērnam strauji augot pusauģa vecumā, īpaši pie ļoti lielas fiziskās slodzes, tiešām sirsniņa var netikt līdzi, ja? Vai arī ļoti lielas slodzes rezultātā sirsniņai slodze palielinās un var veidoties dažādas problēmas. Neaizmirsīsim, ka sirsniņa ir mūsu galvenais pumpis, kas pumpi asins uz visiem vajadzīgiem orgāniem, un ja tomēr kaut kas nav kā vajag, jādodās pie speciālista. Negaidīsim pārsteigumu momentus citādā veidā. Šāds izmeklējums bērniem nereti ir jāveic jau pirmajā dzīves gadā. Svarīgi, ja tas nav bijis nepieciešams veikt pirmajā dzīves gadā, šādu izmeklējumu noteikti izdarīt pirms skolas uzsākšanas. Jo skolā ejot sāks sporta nodarbības, bērns vēlas būt tikpat aktīvs un būt tikpat ātrs, kustīgs kā pārējie bērni. Un mums ir svarīgi zināt, lai viņu sirds uzbūve ir pareiza, lai sirds muskulis ir spēcīgs un arī, lai sirds vadīšanas sistēma, jeb tas, kā norit sirdsdarbība, vai viņa ir secīga, vai viņa ir pietiekami ātra, ka tas ir pareizi un ka viņš var veikt sportiskās aktivitātes. Jo nereti ir slimības,
kuras ārēji nekādi neizpaužas, un arī pat vispieredzējušākam ārstam veicot sirds auskultāciju nav raksturīgu trokšņu, kas varētu likt domāt, ka sirds uzbūve ir savādā. Un reizēm pirmā izpausme var būt pavisam slikta, tā var būt pēkšņa nāve. Sasniedzot bērnam 3 gadu vecumu, neskatoties, ka šim bērnam nav nekādas veselības sūdzības, noteikti 1 reizi gadā ir jāveic arteriālā asinsspiediena mērījums. Mums ir svarīgi pamanīt, ka šim bērnam ir tendence paaugstināties asinsspiedienam, kad viņš pieņemas svarā, jo tie ir būtiski riska faktori tam, kādi sirds asinsvadi šim cilvēkam būs pieaugušo vecumā, un tā ir vecāku, tā ir vecvecāku atbildība. Es arī ieteiktu pusauģu vecumā neaizmirst par vairogdziedzeri. Tas ir endokrīnais dziedzerīts, kas novietots kakla daļā. Nevienmēr viņš izmainās apjoma ziņā, bet ja ir novērots, ka bērnam pēkšņi uzmainās uzvedība, bērni paliek nepaklausīgi, slikti sāk mācīties, vecāki pārbaudīsim bērniem vairogdziedzerīšus arī. Tāpat vecākiem īpaši uzmanība ir jāpievērš bērnu sūdzībām par sāpēm locītavās, jo tas var būt priekšvēstnesis nopietnai slimībai. Smagākā artrītu grupa ir tie saucamie juvenīlie idiopātiskie artrīti, jeb hroniskie jauniešu artrīti, kur pats nosaukums jau norāda, ka šī slimība skar bērnus, tātad līdz 16 gadu vecumam, un idiopātisks norāda to, ka šīs saslimšanas pilnībā etioloģiskais moments nav zināms, nav skaidrs. Un mēs zinām, ka šobrīd ir tāds valdošais uzskats par to, ka tā ir tomēr ģenētika, ka tās ir ģenētiski pārmantotas saslimšanas. Un saskaroties ar kādu nelabvēlīgo faktoru, vai tā ir slimība, vai tā ir trauma bērniem, vai stresa situācija, organisms tiek izgrūsts no šī līdzsvara, un šī slimība manifestējās, ja parādās savā klīniskā izpausmē. Idiopātiskam juvenīlam artrītam ir arī 7 apakštipi, un katrs no viņiem ir ar savu klīniku, un katram no viņiem ir arī sava ārstēšanas tādas īpatnības. Ja mēs runājam par idiopātisko juvenīlu artrītu, tad šī saslimšana, diemžēl, var bojāt ne tikai locītavas, viņa var bojāt visus orgānus, kurie iet saistaude. Var bojāt acis, var bojāt nieres, var bojāt arī sirsniņu. Neārstētos gadījumos, ja pie ļoti tādas agresīvas slimības formas, var veidoties iekšēji orgānu, visbiežāk nieru amiloidoze, un kas beidzās ar nieru nepietiekamības ainu. Tāpēc ļoti būtiski, zinot visus šos momentus, ļoti būtiski ir šo slimību agrīni diagnosticēt, agrīni uzsākt ārstēšanu, specifisku ārstēšanu atkarībā no tā artrīta tipa. Tādējādi mēs varētu šos slimniekus ievest tādā stabilā, ilgstošā remisijā, uzlabot viņu dzīves kvalitāti un pasargāt viņus no invalidizācijas. Mēs katru raidījumu palīdzēsim konkrētu pacientu problēmu risināšanā. Un esmu saņēmusi arī vienu vēstuli no Gundegas, kas uztraucās par savu mazbērniņu. Un vēstule skan sekojoši. Manam mazbērnam ir 6 gadi, bet mums ir problēma ar izeju pa lielam. Mēs 2 reizes esam gulējuši slimnīcā, jo bērnam nav bijusi izeja pat līdz 7 dienām. Un tagad mēs patstāvīgi dzeram zāles no rīta. Tas ir Forlaks 4. Bet vai tas ir normāli, ka katru rītu bērnam tās ir jālieto, vai tiešām nav kādas citas metodas palīdzēt mums? Esmu saņēmusi arī vairākas citas vēstules, ka tieši vecumā aptuveni līdz 7 gadiem bērnam ir problēmas ar šo vēdera izeju. Kā rīkoties šajā situācijā, vai tiešām regulāri šo zāļu lietošana ir normāla? Pirmām un galvenām kārtām jāspēj saprast, kurā brīdī šī problēma ir radusies. Kas ir pa iemeslu? Jo visbiežāk tomēr tas ir saistīts ar nepareizu uzturu, ar nepareizu fizisko aktivitātu slodzi. Jāizvērtē tas, cik bērns šķidrumu dienas laikā uzņem ūdens veidā. Jo atkal runājot par saldiem dzērieniem, var teikt, ka tas tomēr vēdera izeju tā kā veicina drīzāk uz aizcietējumiem, vai neregulāru zarnu darbību nekā tad, ja mēs dzersim tīru ūdeni. Cik bērns pilnvērtīgi saņem šķiedrvielas, cik daudz bērns ēd saknes, svaigā veidā vai sautētā, kas ir viņa mīļākie augļi, un vai bērns vispār ēd svaigas saknes, jo tas noteikti veicinās zarnu trakta darbību.
kādas ir bērna aktivitātes, vai viņš nepavada visu dienu istabā, vai mazaktīvs, vai varbūt paspēlējās ar mantām, iziet ārā, pastaigā vecmāmiņai pie rokas. Kāds tad ir šo aktivitāšu sloks? Cik nopietni tas tā tiek izvērtēts, saprasts, ja? Jo viennozīmīgi var teikt, ka ilgstoši ārstēt ar medikamentiem, tad ir jāmeklē dziļākas saknes, kas tad ir par iemeslu. Un tad jāvēršās pie gastroenterologa. Bet jebkurš gadījums un jebkura situācija ļoti individuāla, un tāpēc būtu vēlams tomēr ar ārstu vēlreiz pārunāt visu man iepriekš minēto. Ir jāizvērtē šī situācija, jo principā ēšana ir pats galvenais. Mēs arī esam ļoti daudz vēstules saņēmuši no vecākiem par to, kad bērnam ir konstatēta diagnoze skolioze, un arī jau tādu nopietnāku vecumu sasniegusi meitene, 21-gadīga, šo problēmu nav spējusi atrisināt. Kādēļ šī slimība rodas un kā šiem bērniem var palīdzēt to problēmu atrisināt? Kas ir tas speciālists, pie kura būtu jāgriežas? Skolioze, īpaši, ja tā ir tiešām slimība, tā ir ļoti nopietna lieta. Un saulēcīgi to diagnosticējot, mēs varam saulēcīgi arī palīdzēt. Ja? Ir reizes un ir situācijas, ka tas nav vienkārši. Tas ir ļoti nopietnas un pamatīgs darbs. Bet, lai novērstu skoliozi, tad laikus jau jāsāk domāt faktiski jau no pirmsskolas vecuma, skolas vecuma, pirmie mācību gadi jau, cik pareizi ir slodze uz mugurkaula, kā mēs sēžam, kā mēs kustamies, kā mēs ēdam, cik mēs esam noslogoti datoru vai kompjūteru spēles spēlējot, vai varbūt meklējot ilgstošu informāciju kompjūterā, vai pēc skolas nodarbībām mums ir kādas aktīvas nodarbības. Ja? Tas viss kopumā arī liek domāt par to, kā tad mēs pareizi noslogojam muguru, lai to izvērtētu bērna vecumā. Tas ir ne tikai pediatrs vai bērnu ārsts, pie kura varētu griezties. Tas var būt arī ortopēds, tas var būt fizioterapeits, kas izvērtēs jau un notestēs un sapratīs, cik nopietna palīdzība ir nepieciešama, kā arī rehabilitologs, lai jau sastādītu individuālu tādu programmu šīs problēmas novēršanā. Kā sastādīt šādu programmu, kā palīdzēt, par to mūsu nākamais stāsts. Skolioze tas ir trīsdimensionālā mugurkaula deformācija ar mugurkaula sānisku izliekumu vairāk par 10 gradiem un ar skriemeļa rotāciju. Šī problēma ir ļoti, ļoti izplatīta īpaši starp bērniem un pusaudžiem. Un 80% gadījumos runa iet par tā saucamo idiopatisko skoliozi, tātad skoliozi, par kuras celoni nav nekas zināms. Jo agrāk mēs sāksim terapiju, jo labāku rezultātus mēs beigās saņemsim. Jo skoliozei ir vairāk tādas progresijas riski. Ja? Pirmkārt, jo jaunāks ir bērns, kad viņam tiek diagnosticēta skolioze, jo lielāks ir tas progresijas risks. Meitenes 4 reizes biežāk slimo nekā puiši. Liela loma arī ir pārmantotība, jo nav zināms, kādā veidā, bet skolioze tiešām ģimenē pārmanto. Tad arī, protams, tas ir kaulu brieduma pakāpes. To nosaka ar specifiskiem tādiem rādītājiem. Tad arī cik liela ir skriemeļa rotācija, kad tika diagnosticēta šī problēma. Un tas viss nozīmē, ka tiešām to visu zinot, to visu noskaidrojot, mēs varam reāli sastādīt katram pacientam individuālo ārstēšanas programmu, lai pēc iespējas efektīvāk būtu tā ārstēšana un jo pēc iespējas ātrāk arī dabūt tos pirmos rezultātus, vismaz sāpes samazināt. Raidījuma ietvaros nolēmām sniegt konsultāciju Kintijai, kurai pirms 8 gadiem tika uzstādīta diagnoze skolioze. Man jau no agras bērnības ir dažādas muguras problēmas, un pie raidījuma vērsos ar tādu domu, lai uzzinātu kādus ieteikumus, kā ikdienā sadzīvot ar šīm muguras sāpēm vai pat tikt varbūt no viņām vaļā. Šodien Kintija konsultēs fizioterapeite Jeļena Pučinkina. Labdien, lūdzu, sēžaties. Kādas ir jūsu sūdzības? Man jau no agras bērnības ir dažādas mugurkaula problēmas. Jā. Un lielākās sūdzības ir sāpes, kas ir ikdienā. Bet visvairāk tas ir
ilgi stāvot, vai ilgāk ejot, vai darot kādas vairāk fiziskas aktivitātes. Un kurā daļā ir šis sāpes? Krūšu daļā vai jostas daļā vai kakla daļā? Ir gan jostas daļā un dažkārt ir arī krūšu daļā. Veicot rūpīgu izmeklējumu, vēstures izpēti un vizuālo diagnostiku, fizioterapeite sniedza Kintijai ārstniecisko vingrojumu apmācību, ko turpināt ikdienu arī mājas apstākļos. Par cik skoliozi ir izmaiņas mugurkaulā, tā ir deformācija ar izmaiņām visās 3 plaknēs, tad vingrojumiem ir jābūt tādiem, kas koriģētu visas 3 plaknes. Tāpēc mēs vingrojam pēc Šrota metodas pārsvarā, kas atļauj tieši koriģēt mugurkaula deformāciju tieši 3 plaknēs. Vēlreiz. Op. Svarīgi ir gan paši vingrojumi, gan arī pareizas elpošanas apgūšana. Tāpat jāatceras ikdienas koriģēt savu stāju. Piemēram, atrodoties stājas pozīcijā, atbalstīties uz pretējo kāju, vai atrodoties ilgstoši sēžas pozīcijā, zem gurna novietot kādu paaugstinājumu. Pēc īsa ievada vingrinājuma apgūšanā fizioterapeite sniedza rekomendāciju arī Kintijai. Būtu jāvingro pēc Šrota metodas aptuveni 2 reizes nedēļā, tad ir jāvingro katru dienu mājās, ir jāņem vērā visas paškorekcijas, kā mēs varam ikdienā sevi koriģēt, lai savu stāju tomēr nepasliktinātu. Un, protams, ir jānodarbojas arī ar dažādām fiziskām aktivitātēm, piemēram, kā baseins. Pēc piedzīvotā jautājām Kintijai, kā novērtē saņemto konsultāciju un vai ir apņēmības pilni turpināt ārstniecisko vingrošanu. Man patīk šī saruna. Doktori deva dažādas ieteikumus, ko darīt ne tikai pie fizioterapeita, bet man patīk, ka viņi deva arī ieteikumus, ko darīt mājās. Noteikti atradīšu gan laiku, gan motivāciju turpināt un vingrot pēc šīs Šrotas metodas. Arī mēs raidījums Laimīgs un vesels kopā ar mūsu sponsoru medicīnas žurnālu 36,6 dāvājam tev 3 mēnešu abonementu, lai turpmāk ikdienas smeltos labus padomus, kā būt veselai, stiprai un skaistai. Lūdzu. Paldies. Un par cik medicīnas sabiedrībai ārs rūp tavu veselību, tad pasniedz tev dāvanā 5 reizes apmeklējumam pie fizioterapeita individuāliem vingrojumiem un arī klienta priekšrocības karti. Lūdzu. Paldies. Kā jau doktora Dzirniece minēja, ir ļoti svarīgi uzsākot skolas gaitas, pārbaudīt arī redzi. Un redzi būtu jāpārbauda ne tikai bērniem, bet arī pašiem pieaugušajiem. Par ko varētu liecināt miglains attēls, to atklāsim mūsu nākamajā sarunā ar doktori Māru Briedi. Doktore Māra Briede, Latvijas-Amerikas acu centra certificēta oftalmoloģe, ķirurģe. Ir Eiropas kataraktu un refraktīvās ķirurģijas asociācijas biedre. Ir specializējusies kataraktu, glaukomu, vitreoretinālajā ķirurģijā. Doktor, ja cilvēki sūdzas par to, ka bieži sāk migloties redzamais attēls, grūtāk jau salasīt, ir nepieciešams spilgtāks apgaismojums vai sāk, jebkurā attēlā vairāk dominē dzeltenie toņi. Par ko tas var liecināt? Pēc šiem simptomiem, kurus jūs stāstījāt, jebkuram acu ārstam praktiski jau domās diagnoze gatava. Un atliek tikai paskatīties, pārbaudīt slimnieku mikroskopā. Tā ir slimība katarakta. Un katarakta ir lēcas, caurspīdīgās lēcas, daļējs vai pilnīgs apduļķojums. Tātad acs priekšējā daļa ir radzene, tā ir viena no staru laušanas vidēm. Tālāk nāk varavīksnene, kas mums acstiņai piedod krāsu, un aiz varavīksnenes atrodas lēca. Zīlīte mums ir caurums. Tātad, ja lēca ir apduļķota, tad zīlīte kļūst pelēka. Ja lēca ir caurspīdīga, zīlīte ir melna. Tā kā es jau minēju, ka lēca gadu laikā kļūst arvien blīvāka, tātad lēcas caurspīdīguma mazināšanās ir nenovēršams process. Un pārbaudot cilvēkus pēc 65 gadu vecuma, 95% tiek konstatēta lēcas apduļķošanās. Kas notiek, ja šo slimību laikus nediagnosticē un tai laikus nepievērš uzmanību?
cik tālu tā var attīstīties un kādu draudu radīt kopīgiem veselības stāvoklim? Katarakta nav veselībai bīstama slimība, un arī no acu slimībām katarakta, var teikt, ir labvēlīga slimība. Lēcai apduļķojoties, protams, zūd dzīves kvalitāte. Cilvēkam ir grūtāk vadīt automašīnu, grūtāk lasīt, darīt sīkus darbus, strādāt ar datoru. Tātad cilvēks savlaicīgi griežas pie acu ārsta, speciālists konstatē kataraktu un nosūta pacientu uz operāciju, lai uzlabotu redzes asumu. Tātad 90% savlaicīgi griežoties pie acu ārsta, izdarot operāciju, ārstēšanu, mēs redzi varam atgriezt. Taču mēdz būt gadījumi, kad cilvēks pie acu ārsta negriežās, lēca kļūst arvien gatavāka, apduļķojās visā pilnībā. Protams, gaismas stars vairs netiek cauri lēcai, netiek uz tīkleni un cilvēks zaudē redzi. Cilvēks kļūst akls. Viņam paliek vairs tikai gaismas sajūta. Bet šeit arī ir labvēlīgs rezultāts, ja šo kataraktu tomēr izoperē. Kā jūs jau pieminējāt, šo problēmu var atrisināt tikai ar vienu veidu. Tas ir operācija. Ko nozīmē šī operācija? Operāciju visā pasaulē tāda rutīnas operācija ir fakoemulsifikācijas operācija, kad strādā ar ultraskaņas palīdzību, tiek sašķidrināts lēcas kodols, atsūkts un līdz ar to izvadīts no actiņas ārā. Operācija notiek lokālā anestēzijā. Parasti operācija, es varu teikt, ir nesāpīga. Operācijas laikā tiek lietots mikroskops, mikroinstrumenti, fakoemulsifikācijas aparāts. Operācijas laika ar ultraskaņu tiek lēcas kodols sašķidrināts, atsūkts. Šī kapsula, kurā atrodas kodols, tiek izmazgāta, izskalota, un tai pašā kapsulā mēs ievedām iekšā mākslīgo lēcu. Griezieni ir pie šīs fakoemulsifikācijas metodas ir ļoti mazi, tā kā nekādas šuvis netiek liktas un brūcītes sadzīst apmēram 3 nedēļu laikā. Lai pārliecinātos par to, ka operācija tiešām ir viegla un nesāpīga, jautājām Birutas kundzei, kā viņa varētu iedrošināt tos cilvēkus, kas cieš no kataraktas, izvērsties par labu operācijai. Ejiet, tūlīt, kā jums tos pasaka, jāiet, jo tad ir labāk un vieglāk. Un vispār pie doktora Briedes, es domāju, neviena grūta operācija nevar būt. Viņi vispār, kā saka, tumsā laikam var operēt. Un būs viss ļoti jauki. Pēcoperācijas periodā, protams, ir jāuzmanās. Uz to pusi mēs neiesakam gulēt, mēs neiesakam lasīt apmēram līdz 2 nedēļām. Un arī ar datoru nevajadzētu. Praktiski ar automašīnu var braukt jau var kādā 2., 3. dienā. Lasāmā brille tiek izrakstīta pēc 1,5–2 mēnešiem. Bet, ja cilvēkam darbs ir viegls darbs, tad praktiski viņš jau pēc 3 nedēļām, pēc mēneša var iet strādāt. Smagi fiziski darba strādniekiem mēs neiesakam ātrāk kā pēc 2 mēnešiem, jo actiņa pilnībā atgriežas rehabilitācijas laiks, actiņai ir aptuveni 2 mēneši. Redz! Neviens no mums negribētu piedzīvot to dienu, kad attēls, ko redzam, ir miglains, duļķains un sajūta, ka vairs nekad skaidri neredzēsim. Redzi var uzlabot, veicot operāciju, bet kā cilvēkam sevi pasargāt, lai šī slimība neattīstās un neprogresē? Es jau minēju, ka, diemžēl, šī lēcas caurspīdīguma mazināšanās ir neizbēgams process. Bet, protams, vienīgais ir, kad vecuma katarakta ir tādi riska veicinoši faktori. Piemēram, tas neveselīgs dzīvesveids, smēķēšana, alkoholisms. Arī palielināta augstas pakāpes tuvredzība varētu būt, jo vielu maiņa traucēt sliktāka asinsrite ir actiņā. Cukurdiabēts varētu būt viens no riska faktoriem. Un, protams, arī traumas. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Ceru, ka devām jums labus padomus. Teikšu jums uz tikšanos jau nākamnedēļ, kad risināsim jau daudzus citus jautājumus. Bet, ja jums ir arī savs jautājums, ko vēlaties uzdot mums, lai palīdzam atrisināt kādus sen sasāpējušus jautājumu, tad droši rakstiet uz norādīto adresi, un tad jau tiksimies klātienē. Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4 un Medicīnas sabiedrība ARS.